Anekdots jāstāsta, jo pēc statistikas tās novērš depresiju. Jā, manuprāt, anekdots jāstāsta, jo tas padara visus tādus priecīgākus, tas ir vienkārši aizraujoši un padara to sarunu tādu interesantāku, ja stāsta anekdotus. Manuprāt, anekdotas ir jāstāsta, lai nebūtu bēdīgi, lai būtu jautri, un pat, ja tiešām ir tāds bēdīgs moments dzīvē, tad, lai tev ir anekdote, kura tevi uzjautrina, un tev nav jābūt bēdīgam. Anekdotes patiesībā ir tas interesantais folkloras žanrs, kuram ir līdz kura stāstīšanai nonākt ļoti grūti, jo tur ir daudz jāatcerās, ir jāsajūt auditorija, ir jāprot stāstīt tā, lai arī tā auditorija saprot, ko tu stāsti. Un tāpēc caur anekdoti mēs arī parādām gan sevi, gan savu būtību atklājam. Un man liekas, ka prieka dzirksts, ko caur anekdoti mēs varam pastāstīt cilvēkiem, tas ir tas, kas ir nepieciešams cilvēkam ikdienā, jo tā uzlādēties caur prieku, caur humoru, caur pozitīvo ir ļoti svarīgi mums. Manuprāt, anekdots jāstāsta, lai iepriecinātu cilvēkus, un anekdots var uzlabot Tomu. Mīļā, nekad nebūtu domājis, ka mums dēls tiks tik tālu. Jā, šī katapulta ir vienreiz, es mums meitu arī. Man liekas, ka anekdotas vienkārši ir ļoti svarīgas tādēļ, ka viņas var vienkārši tavu dienu padarīt labāku kaut kādā īsā brīdī. Un it īpaši šajā brīdī, kad daudz vairs nestāst anekdotas, tas ir vienkārši kaut kas tāds, kas atgriežas modā. Dzirdēju, ka vakar Raims mežā atstāja granātu. Jā, dzirdēt varēja labi. Man smieklīgi liekas noteikti melnie joki, bet gal galā tā tomēr ir gaumes lieta. Tāpēc man ļoti, ļoti smieklīgi liekas Aurēlija. Man liekas smieklīgi viss, jo es pati sev pamanīju, ka es smējos gandrīz par visu. Anekdošu virpulis ir patiesībā situācija māksla. Pulkā ejam, pulkā teku, tad, kad tas bija tikai dziedošs bērnu un jauniešu folkloras festivāls, mēs sākām ar to, ka bērni vienkārši sanāca tie, kam negribējās dziedāt vai dancot. Viņi sanāca kaut kur vienā telpā, sēdēja aplī un stāstīja anekdotas, kamēr to pietrūka. Un tad mēs mēģinājām izdomāt, kā mēs varētu to ieintegrēt tajā izglītības sistēmā. Un tad mēs izdomājām šo te modeli, kuru, kā Guntis saka, varētu arī patentēt. Pat arī būs, taču nē. Jā, tad es vēl izskaulēšos, tad es pateikšu. Kritēriji pirmais ir, ja es smējos, tad ir labi, ja es nesmējos, tad ir slikti, un otrais ir, ja smējās kāds no sancenšiem, tad ir ļoti labi, un ja nē, tad es paļaujos sevi. Tagad ir 434 anekdotas. Sāksim apbalvošanu.